Jā, apceļot Latviju ir forši, nodomāja Jānis, un šoreiz gala mērķis bija Vidzeme. Lai uzzinātu, ko vairāk par izklaides iespējām Vidzemē, Jānis ielūkojās portāla 1188 sadaļā Izklaide. Ierakstot meklētāja ailē Kur vienu no iespējamiem pieturspunktiem Valmiera, nākamajā brīdī parādījās garš saraksts ar izklaides pasākumiem pilsētā un tās apkārtnē. Lai garo sarakstu saīsinātu, Jānis izmantoja papildus atlases kritērijus un norādīja plānoto apmeklējuma datumu. Jaunajā sarakstā Jāņa uzmanību piesaistīja basketbola spēle starp Latvijas un Kipras valsts vienībām. Uzklikšķinot uz tās, Jānis apskatījās, cikos spēle sākas, kur tieši atrodas sporta arēna, kā arī izmantoja portāla piedāvāto iespēju un pārpublicēja ziņu par spēli savā Facebook profilā. Turpinot plānot atpūtas braucienu, Jānis izmantoja portāla sagatavotos meklēšanas filtrus, kas piedāvā izvēlēties izklaides veidu, norises pilsētu, vietu vai pat pasākuma organizatoru. Aplūkojot citas izklaides apakšsadaļas, Jānis atzina, ka citkārt ļoti noderīga būs informācija par 3 aktuālākajiem portālam pievienotajiem izklaides pasākumiem, kā arī sekojošā apakšsadaļa, kurā var apskatīt pasākumus, kas būs šodien, rīt, nedēļas nogalē vai drīzumā. Un pievienojot papildus atlases kritērijus, pavisam ātri var atrast sev saistošo. Atgriežoties pie atpūtas plānošanas Vidzemē, Jānis izmantoja izklaides apakšsadaļu Karte, kuras ciparotās atzīmes norādīja izklaides pasākumu skaitu konkrētās atzīmes apkaimē. Turklāt karti tuvinot, katra pasākuma norises vieta uzrādījās pavisam precīzi, un uzklikšķinot uz sārtās atzīmes kartē, parādījās attiecīgā pasākuma nosaukums. Savukārt intereses pēc uzklikšķinot uz kāda konkrēta izklaides veida, Jāņa kartē parādījās visi attiecīgā rakstura pasākumi un to norises vietas Latvijas teritorijā. Beidzis plānot atpūtas braucienu, Jānis aplūkoja informāciju par jaunumiem kinoteātros, jo vēl nebija par vēlu paspēt uz kādu no seansiem. Uzklikšķinot uz interesējošās filmas nosaukuma, Jānis izlasīja tās anotāciju, apskatījās, kurā kinoteātrī to rāda, cikos ir nākamā seansa sākums un cik maksā biļete. Savukārt, izvēloties kādu konkrētu kinoteātri un tad atverot izvēlni seansi, Jānis ļoti pārskatāmi būtu varējis orientēties visos attiecīgās dienas kinoseansos izvēlētajā kinoteātrī. Un pirms doties uz kino, Jānis tik vēl uzmeta acis sadaļai TV programma, lai apskatītos, vai pārnākot mājās būs kāda saistoša TV pārraide vai filma, un uzlicis atgādinājumu vakara lielajai filmai, izslēdza datoru.